Mani sauc Ieva Zumēta. Šogad es vadīšu terapeitisko grupu. Uz pirmo gadu ir aicināti visi cilvēki, kas meklē atbildes uz jautājumu, kā man labāk veidot attiecības, kā man būt laimīgākam, kā būt mierīgākam, kā būt līdzsvarotākam, kā mazāk izjust trauksmi, kā nebūt iekšā depresijā. Šis terapeitiskais gads ir noteikti nepieciešams priekš tā, lai būtu tāda pilnīga skaidrība par pašam par savām emocijām, par savām vajadzībām, lai būtu māksla un spēja reflektēt. Pēc pirmā gada apmācībām tad saka 2., 3. un 4. 5. gads, kurā tad jau attiecīgi visi Rīgas Geštalta institūta pasniedzēji kopā palīdz apgūt geštaltterapijas metodoloģiju. Tas var izvērsties ceļā, kur var kļūt par terapeitu, bet tas var izvērsties arī stāstā par to, ka es vienkārši jūtos daudz komfortablāk un labāk, un ir bijuši arī blakus līdzgaitnieki, kuri vienkārši ir daudz harmoniskāk pēc tam dzīvojuši, bet šajā profesijā nav strādājuši. Tas, ko var noteikti sagaidīt, ir sevis iepazīšana, iespēja izveidot labākas attiecības ar citiem un ieraudzīt droši vien kaut kādus tos savus patērtus, man gribas teikt, savus mehānismus, kā mēs ārpasaulē iedarbojamies ar citiem cilvēkiem. Un tad grupa ir, man liekas, tā vieta, kur var ļoti labi ieraudzīt.